Jā, labdien! Man ir tas gods sākt nelielu preses konferenci. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs un Vācijas ārlietu ministrs dr. Franks-Walters Steinmeiers. Lūdzu, ministrs kungs. Paldies, labdien, godājamie žurnālisti. Man ir tiešām liels prieks Rīgā savu Vācijas kolēģi Franku-Walteru Steinmeieru. Viņš jau šeit ir bijis biežs viesis savā arī iepriekšējā kadencē kā ārlietu ministrs. Diemžēl jāsaka, protams, ka diskusijas temats ir ļoti satraucošs, un mēs pamatā konstatējot, ka mūsu divpusējās attiecības ir izcilas visās jomās, nekavējoties ķērāmies klāt pie situācijas Ukrainā, Krimā apspriešanas, kā arī pie tā, ko mēs varētu kā Eiropas Savienība, kā NATO darīt, lai tomēr šī situācija normalizētos. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka mēs esam pilnīgi viensprātis, ka notikumi Krimā ir absolūti pretrunā ar jebkurām starptautiskajām tiesībām, ka Krievijas Federācijas rīcība ir absolūti nepieņemama. Man jāsaka, ka Latvijai, kā valstī ar ļoti sarežģītu vēsturi, tas ļoti atgādina. Šis scenārijs ļoti atgādina to, kas notika ar Baltijas valstīm 1940. gadā, Padomju Savienības veiktā brutāla okupācija, kad arī bija dīvaini gājieni, tika ievests padomju karaspēks, pēc tam ļoti dīvainā kārtā pēdiņās brīvas vēlēšanas, un tad pēkšņi Latvijas Republika kļuva par Padomju Savienības sastāvdaļu. Līdz ar ko mums šeit Baltijas valstīs notikumi Krimā, notikumi Ukrainā ir īpaši jūtīgi, īpaši sāpīgi. Un tāpēc arī mēs tos jūtam varbūt pat daudz sensitīvāk nekā kolēģi citviet Eiropas Savienībā. Tajā pašā laikā es gribētu teikt, ka mēs apspriedām arī pasākumus, ko Eiropas Savienība varētu darīt nākotnē. Mēs ļoti gribētu cerēt, ka veselais saprāts Krievijas Federācijā uzvarēs un Krimas aneksijas nebūs. Taču gadījumā, ja būs, tad mēs runājam arī par to, ka Eiropas Savienības atbildē ir jābūt efektīvai. Un var jau, protams, šobrīd daudz runāt par dažādiem pasākumiem, bet mūsuprāt šai atbildē ir jābūt gan politiskā, gan citā ziņā pietiekami efektīvai. Otra lieta, es, protams, arī runāju par to, ka ir ļoti būtiski šobrīd dot skaidru signālu gan Eiropas Savienības dalību valstīm, gan NATO dalību valstīm, sevišķi Baltijas reģionā, ka šis reģions ir absolūti drošs. Mēs runājam par konkrētām arī lietām. Jūs jau zinat, ka ir pastiprināta Baltijas gaisa telpas patrulēšana. Domāju, ka mums ir jādomā arī par pastāvīgu NATO militāro mācību, dažādu veidu pasākumu organizāciju. Un arī, protams, jādomā, kādā veidā mēs tālāk veidojam attiecības ar Krievijas Federāciju. Pats pēdējais, ņemot vērā to, ka Latvija 2015. gada pirmajā pusgadā būs arī Eiropas Savienības prezidentūra, mēs apspriedām tos darbus, kas būtu darāmi prezidentūras kontekstā. Viena no mūsu prioritātēm ir austrumu partnerība, un tas, kas ir ļoti svarīgi, es domāju, gan Ukrainas notikumu kontekstā, gan arī veidojot šo Eiropas Savienības austrumu partnerību tālāk, ir neaizmirst arī par pārējām valstīm. Mēs nedrīkstam aizmirst ne par Moldovu, ne par Gruziju, kas arī daudz dara, lai tuvotos Eiropas Savienībai. Un mums ir jāstrādā arī, lai, dotu skaidrus signālus šīm valstīm. Rīgā 15. gadā tiek paredzēts samits. Domāju, ka šis samits būs daudz atšķirīgāks no tā, kādi ir bijuši. Mēs gribētu redzēt, ka šo notikumu kontekstā mēs arī pārskatām Eiropas Savienības austrumu partnerības politiku. Daudz varbūt ņemam vērā to, ko esam mācījušies. Un visbeidzot runājām arī par Centrālā Azijas vektoru, Eiropas Savienības Centrālā Azijas attiecībām. Šeit es gribu teikt, ka Vācija bija tā, kas 2007. gadā iesāka Eiropas Savienības Centrālā Azijas stratēģiju. Mēs redzam nopietnu notikumu attīstību arī pozitīvā veidā saistībā ar Afganistānu. Mēs gribētu arī aktualizēt šos jautājumus Eiropas Savienības kontekstā. Tas ir īsumā, ko es gribētu teikt par mūsu sarunu saturu. Un pats pēdējais, es izmantoju arī iespēju
ielūgt kolēģi apmeklēt Rīgu. Varbūt ne tik ļoti saspringtā darba vizītē, bet ņemot vērā to, ka Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, mums ir ļoti daudz pasākumu, un vācu kultūrai vienmēr šeit ir bijusi liela loma un nozīme. Tad, jebkurā brīdī, kad mēs varam vienoties, tad Franks Valters ir vienmēr laipni gaidīts ne tikai apspriesties par nopietnām tēmām, bet arī stiprināt Latvijas-Vācijas kultūras sadarbību. Paldies! Paldies, ministra kungs, un tagad lūdzu, ministra kungs, lūdzu. Godātais kolēģis, mīļais Edgars Rinkevičs kungs, apsveicu jūs ne tikai par to, ka Rīga ir kultūras galvaspilsēta, bet arī tādēļ, ka šis gads ir. Es ceru, ka šī gada laikā mums vēl būs laiks arī baudīt kultūras gada kulmināciju, bet šodien laiki ir tādi, ka jārunā par citām lietām. Tās bija daudz svarīgākas. Tās, protams, nav svarīgas tādēļ, ka viņas radītu problēmas divpusējās attiecībās. Tā, gluži otrādi, mūsu attiecības ir patiešām izcils. Un mums nav nevienas problēmas šajās divpusējās attiecībās. Rīga ir Eiropas sirdī jau no paša sākuma, atrodas jau no sākta gala ar drosmi un kaislīgi ir pārvarējusi agrīno 90. gadu problēmas. Es šodien teicu, ka mēs to saprotam, kādā īpašā situācijā, kādā mēs atrodamies Eiropā. Tā ir situācija, kuru mēs visi kopā neuzskatījām vispār par iespēju, ka 25 gadus pēc Eiropas atkal apvienošanos atkal varētu rasties Eiropas pārdalīšana. Mēs saprotam, ka Baltijas valstīs un Latvijā par to ir īpašas rūpes. Skatoties uz Ukrainu, ņemot vērā, ka arī tur krieviskā minoritāte tiek aizsargāta pēdiņās no Krievijas puses, un ka tas noved pie tā, ka Krima svētdien noturēs referendumu, tā tiek lietas gatavotas, un Krievijas federācija no savas puses jau ir signalizējusi uzņemt jaunu federācijas subjektu. Mēs saprotam, ka tas šeit Latvijā ir īpaši rada bažas, un manas vizītes izvēlētais laiks ir pierādījums tam, ka šī problēma nedrīkst būt Baltijas vai Latvijas problēma, bet tā ir jāuztver par kopēju Eiropas problēmu. Un ar to attiecīgi šādi ir jāstrādā. Un tādēļ mēs šeit sīki apmainījāmies viedokļiem. Eiropā mēs no sākuma esam bijuši vienoti savā viedoklī. Mēs vienmēr esam uzskatījuši, ka teritoriālā integritāte ir neaizskarama, un šādu uzbrukumu mēs uztveram par pilnīgi neakceptējamu teritoriālo Mums nevajadzētu ļauties pārmetumiem, ka mēs no savas puses būtu meklējuši konfrontāciju. Mēs vienmēr esam norādījuši uz to arī pēc pēdējās ārlietu ministru tikšanās, ka šādā situācijā vienmēr ir jāmeklē iespējas, kā griezties atpakaļ. Mēs esam piedāvājuši priekšlikumus, kā eskalējošos notikumus, draudošo eskalāciju varētu mazināt vai varētu samazināt. Mēs diskutējam priekšlikumus kopā ar Krievijas ārlietu ministru dažādos formātos, daļēji arī Krievu un amerikāņu pārstāvju klātbūtnē. Mēs esam daudzkārt mēģinājuši darīt, lai nepieļautu to, kas tagad grasās notikt. Mums pat
ir jāsaprot, ka šobrīd šīs lietas ir diezgan tālu jau sagatavotas, un tas, kas mums ir jāmēģina pārliecināt Krieviju, ka referendumam nevajadzētu notikt pārlieku ātri un īpaši nākamajā svētdienā. Bet līdz šim brīdim šie priekšlikumi no Krievijas puses nav sadzirdēti. Bez tam mēs Eiropas ministru padomē esam mēģinājuši signalizēt, ka mēs esam gatavi izmantot meklēt visas diplomātiskās iespējas. Valdības vadītāju tikšanās laikā mēs teicām, ka mēs negribam tūlīt mesties sankciju jūrā. Mēs negribam uzreiz Mēs runājam par vairākām sankcijām, par vīzu, varbūt ierobežojumiem, bet mēs varētu runāt vēl arī par citiem stingrākiem, bet nekad nav par vēlu vēl tomēr runāt. Mēs vēlamies to arī turpināt ļoti atbildīgi un meklēt tādus ceļus, lai paliek vēl iespējas meklēt risinājumus. Bet gadījumā, ja referenduma rezultāti būs tādi, kādi būs, tad mums vajadzēs meklēt jaunus ceļus. Liels paldies! Jautājumiem. Christoph Sator von der Deutschen Presse. Kristofs Zātovs, DPA. Es gribētu uzzināt, ja referendums notiks šonedēļ un paralēli, ja Krievija būs piekritusi darboties kontaktu grupā, vai tas būs pietiekami, lai neieviestu sankcijas? Otrs jautājums, arī Vācijā ir cilvēki, kuri gribētu ekonomikas kāru uzsākt ar Krieviju un reķinoties, ka būs arī pretreakcija. Pirmais jautājums. Paralelitāte ir grūti iedomāties, bet tā nav izslēgta. Ja pēdējā minūtē no Krievijas puses nāktu piedāvājums atrast diplomātisku ceļu deeskalācijai, ja šādi priekšlikumi būs, tad vajadzētu domāt, ka no referenduma iznākuma nekādi secinājumi netiktu izdarīti. Par to var padomāt. Varbūt, kā tas varētu būt, bet es no šobrīd nevaru pateikt. Ja Krievijas pusē būtu gatavība referenduma rezultātu, tad arī neīstenot un doties starptautiskā grupā darboties, kas gribētu veikt deeskalāciju, tā būtu jauna diplomātiska iespēja, bet vai tas ir realistiski, to es domāju, jūs paši varat izvērtēt. Kas attiecas uz ekonomikas kāru, es domāju, ka ārlietu ministri Eiropā ir pietiekami atbildīgi, lai nolemtu, kādās pakāpēs un kādas sankcijas precīzi varētu tikt nolemtas. Tas, protams, nebūs bezatbildīga iestāšanās ekonomikas karā, no kura vairs nevarētu atgriezties, bet mēs darīsim nepieciešamajā laikā nepieciešamās lietas. Līdz tādam vēl mēs neesam nonākuši. Mēs ceram, ka mums pie šāda punkta nevajadzēs nonākt, bet tā kā tas nav izslēgts, mums uz to jāgatavojas. Jautājums. Jā. Dītas Mēģis, dienas biznesa. Man Steinmeier kungam jautājums. Vai jūs neuzskatāt, ka, piemēram, pretimnākšana tieši palīdzības ziņā, finanšu palīdzības ziņā Ukrainai varētu būt efektīvāks līdzeklis par sankcijām pret Krieviju? Tā teikt, pozitīvs.
Es domāju, ka mēs šeit nerunājam alternatīvās. Mēs, protams, esam padomājuši arī par nepieciešamo palīdzību Ukrainai. Es pats pirms nedēļas biju Vašingtonā un runāju ar Lagardas kundzi, Starptautiskā valūtas fonda vadītāju, lai zondētu, kādas iespējas pastāv no starptautisko organizāciju puses sniegt palīdzību. Neatkarīgi no šī Eiropas Savienībā ir veiktas pārunas, cik liela varētu būt nekavējošā palīdzība no Eiropas Savienības puses, kas ilgtermiņā palīdzētu palīdzētu pārdzīvot ekonomikai Ukrainā un Krievijas un Ukrainas sadarbībai. No otras puses, vajadzētu būt tā, lai šī finansu palīdzība neaizplūst tukšumā, bet lai tā būtu efektīva. Mēs nekoncentrējamies savā diskusijā tikai uz sankcijām, gluži otrādi, tas nav pašmērķis runāt par sankcijām. Mēs kopā, mēs divatā un arī citi vislabāk redzētu, ka mums vispār nevajadzētu par sankcijām runāt. Bet tam būtu nepieciešama zināma gatavība no Krievijas puses runāt ar starptautisko sabiedrību un mēs pūlamies arī sagādāt finanšu līdzekļus Ukrainai. Tas ir gan Eiropas līmenī, gan globālajā, gan IVF līmenī. Paldies, žurnālisti. Mums, diemžēl, laiks ir beidzies.